Esam atkal klāt ar kārtējo materiālu izpēti, un šodien mums priekšā ir kas ļoti, ļoti personisks un, jāsaka, smags. Ieskats deportāciju pieredzē uz Sibīriju. Mūsu galvenais avots šoreiz ir Ilzes Knāģes grāmata Mūsu dzimtās mājas. To savulaik izdeva fonds Sibīrijas bērni, un mums ir pieejams tas teksts krievu valodā no Krasnojarskas biedrības memoriāls arhīva. Tas apkopo dažādus fragmentus no memoāriem, dienas grāmatām. Jā, tie ir materiāli, kas aizved mūs uz vienu no patiešām tumšākajām 20. gadsimtā Latvijas vēstures lapusām, bet kas ir svarīgi, tie to dara caur konkrētu cilvēku acīm. Mēs redzēsim ne tikai, vēsturiskus faktus, bet tieši pārdzīvojums, zaudējumus un, jāsaka, arī to neticamo izdzīvošanas spēku svešumā. Un šādas liecības, ziniet, bieži vien pasaka daudz vairāk nekā jebkura sausa statistika. Tieši tā, un mūsu uzdevums šodien ir no šiem pierakstiem, izvilkt to esenci, saprast, kas bija svarīgākais šo cilvēku ikdienā, kādi bija viņa likteņi, ko šie avoti mums atklāja gan par pašu sistēmu, gan arī par cilvēku dabu šādos apstākļos. Tā kā ķersimies klāt, pirmais, kas burtiski lēc acīs no šiem tekstiem, ir pati izsūtīšanās nakts. Ļoti spilgti aprakstīta. Īpaši tiek minēta 1941. gada 23. 24. jūnija nakts. Tā nav tikai datums, tā ir aina. Pēkšņs iebrukums mājās, kliekšana, pavēles, pilnīgs hauss un tas nežēlīgi īsais laiks, lai paķertu kaut ko līdzi. Bet ko vispār var paņemt līdzi tādā brīdī? Tie avoti zīmē ļoti skarbu ainu. Ģimenes tiek faktiski izrautas no miega, dažiem tiek dotas stundas, bet daudziem tikai minūtes, lai sagatavotos ceļam nezināmajā. Un pat tad, ziniet, bieži vien ir ierobežojumi, ko drīkst ņemt, ko nedrīkst. Tas nebija kaut kāda pārceļošana, tas bija brutāls akts. Un tas, protams, atspoguļo padomju okupācijas režīma masveida deportāciju raksturu. Mērķis bija ne tikai fiziski pārvietot cilvēks, bet arī psiholoģiski salauzt. Iedomājieties to šoku, pēkšņi izraušanu no ierastās vides, bieži vien nežēlīga ģimeņu šķiršana jau turpat uz vietas, un galvenais – pilnīga nenoteiktība. Pilnīga. Jā, neviens nezināja, kur viņus ved. Absolūti. Un kas viņus sagaida? Tas bija šausmīgi. Un avotos ir arī atsaucas uz vēlākiem gadiem, piemēram, 1949. gadu. Tad tas nebija viens izolēts notikums, vai ne? Protams, ka nē. Tas parāda sistemātiskumu un represiju ilgumu. Tā nebija nejaušība, bet gan plānota darbība, kas skara dažādas Latvijas iedzīvotāju slāņus vairākos lielos viļņos. Un tad sekoja ceļš, un tas tiek aprakstīts, nemazāk šausminoši. Tie lopu vagoni, cilvēki saspiesti kā siļķes mucā, nekādu ērtību, nekādas hiģienas, gaiss trūkst, pārtikas tikpat kā nav. Un dienām, pat nedēļām ilgi šī kratīšanās pa dzelzceļu, nezinot gala mērķi. Grūti pat iedomāties. Jā, tas bija, diemžēl, apzināts solis dehumanizācijas procesā. Pārvadāt cilvēkus vagonos, kas paredzēti lopiem. Tas pats pa sevi ir veids, kā atņemt cilvēcisko cieņu jau pašā sākumā. Tas demonstrēja režīma attieksmi. Šie cilvēki tika uzskatīti par tautas ienaidniekiem, nevēlamiem elementiem. Nevis pilntiesīgiem pilsoņiem. Un šī neziņa par galamērķi, ko tu pieminēji, tas bija papildu psiholoģiskās spīdzināšanās veids. Tā nenoteiktība vien jau varēja iedzīt pilnīgā izmisumā. Un tad pēc šī mokošā ceļa beidzot ir tā ierašanās, viens dienas grāmatas ieraksts, datēts ar 1942. gada 15. jūliju, uzreiz iezīmē jauno realitāti nekāda atelpas. Smags darbs jau no pirmajām dienām, primitīvi apstākļi, liekas, ka nebija pat laika aptvert, kur to es nonācis. Jā, ļoti bieži tas izsūtīšanas mērķis bija divējāds. No vienas puses izolēt bīstamos vai nevēlamos elementus no pārējās sabiedrības, bet no otras puses, un tas bija tikpat svarīgi režīmam, izmantot viņus kā lētu, faktiski vergu darba spēku, attālos, neapgūtos reģionos ar ļoti skarbiem dabas apstākļiem. Skaidrs. Tāpēc arī tāda attieksme viņi netika uztverti kā cilvēki, kam jāpalīdz adaptēties, bet gan kā darba resurss, kas nekavējoties jāliek lietā. Tā ierašanās Sibīrijā diemžēl bija tikai sākums ļoti ilgai un grūtai cīņai.
cīņai par izdzīvošanu. Un tieši par šo cīņu tad arī ir nākamā lielā tēma šajos avotos pati dzīve Sibīrijā. Ļoti daudz detaļu ir tieši par Krasnojārskas apgabalu. Sāksim ar vidi. Klimats aprakstīts kā, nežēlīgs. Sals ziemā līdz pat -40 grādiem un vēl zemāk. Es pat nespēju iedomāties, kā to var pārciest cilvēks no Latvijas. Jā, Krasnojārska apgabals patiešām bija viena no galvenajām vietām, kurp deportēja latvieši. Gan 1941. gan 1949. gadā. Un šie klimatiskie apstākļi bija milzīgs pārbaudījums. -40 grādu sals kombinācijā ar nepietiekamu apģērbu un slikti apsildāmiem mājokļiem, tas bija nāvējošs kokteilis. Un tās vasaras? Vasaras bija īsas, jā, bet tās atnesa citus pārbaudījumus, knišļu un odu mākoņus. Tas arī ļoti apgrūtināja dzīvi un darbu. Un mājokļi, kā tu saki, avotos tie aprakstīti kā ļoti, ļoti primitīvi. Bieži vien tās ir barakas, dažkārt pat zemnīcas, pārpildītas, bez elementārām higienas iespējām, ar sliktu apkuri vai bez tās vispār. Dzīvot šādos apstākļos vien jau ir milzīga slodze. Protams, un šie apstākļi paši par sevi veicināja slimību izplatību un vispārējo organisma novājināšanos. Tā bija daļa no sistēmas. Cilvēki tika nomitināti apstākļos, kas paši par sevi apdraudēja viņu dzīvību. Bet vēl viens aspekts, kas šķiet caurvīja gandrīz visus stāstus, ir bads. Pastāvīgs pavadonis. Avotos tiek minētas ļoti konkrētas, bet šokējoši mazas maizes devas, reizēm tikai daži 100 gramu dienā. Ir pilnīgi skaidrs, ka ar to nevar izdzīvot, it īpaši, ja jāveic smags fizisks darbs, mežā vai būvniecībā. Bads bija viens no galvenajiem iznīcināšanas instrumentiem. Nepietiekams uzturs, īpaši ilgstoši, noved pie organisma izsīkuma, padara cilvēku pilnīgi neaizsargātu pret slimībām, un darbs, kā tu minēji, bieži vien bija ļoti smags, mežstrāde, plostu sišana, darbs raktuvēs, kolhauzos. Šī kombinācija smags darbs un nepietiekams uzturs, tā bija nāvējoša daudziem. Dienas grāmatās, piemēram, ir ieraksti no 1943. gada pavasara un vasaras. Tur parādās gan kādi dabas vērojumi, kas šķiet sniedz tādu īsu mirkli atelpas no tās drūmās ikdienas, bet uzreiz blakus ir pastāvīgās rūpes par izdzīvošanu. Tiek minētas slimības, piemēram, cinga. Jā, cinga jeb skorbuts, ko izraisa C vitamīna trūkums. Tā bija ļoti izplatīta problēma šādos apstākļos, kur trūka svaigu dārzeņu augļu. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, cik skopi un vienveidīgi bija pieejamie pārtikas resursi. Un tas viss notika tās piespiedu nometinājuma sistēmas ietvaros. Ir svarīgi saprast, deportētie nebija brīvi cilvēki. Nē, protams. Viņiem bieži bija liekta pārvietošanās brīvība ārpus noteiktas teritorijas, viņi bija regulāri jāreģistrējās tās saucamajās speckomandantūrās, tas bija iestādes, kas uzraudzīja deportēto dzīvi pārvietošanos. Viņi tika uzskatīti par persona non grata, būtībā otrās šķiras cilvēkiem bez pilnām tiesībām. Un kas man personīgi ļoti satrieca lasot šos materiālus, ir tie garie saraksti ar deportēto vārdiem un vecumiem. Tas ir vienkārši, vārdiem grūti aprakstāmi redzēt blakus sirmgalvju vārdiem zīdaiņus 1 gadiņš, 4 gadi, 6 gadi. Tas tik uzskatāmi parāda, ka represijas bija vērstas pret visiem, bez jebkādiem izņēmumiem. Tieši tā. Pat mazi bērni tika uzskatīti par draudu. Jā. Šie saraksti ir viens no spēcīgākiem pierādījumiem represiju totālam raksturam. Mērķis nebija sodīt tikai konkrētus cilvēkus par konkrētiem nodarījumiem, nē. Mērķis bija salauzt veselas sociālās grupas, ģimenes, pat nācijas mugurkaulu. Deportējot sievietes, bērnus, vecus cilvēkus, tika grauta tautas nākotne un potenciāls pretoties. Un tāpēc arī tik augsta mirstība? Jā, tāpēc arī mirstība bija tik augsta, īpaši starp visneaizsargātākajiem bērniem un veciem cilvēkiem. Tie bija necilvēcīgi apstākļi, un sekas bija neizbēgamas. Tomēr, un tas ir tas, kas šķiet apbrīnojami, pat šajos absolūti drūmajos apstākļos no tām dienas grāmatām un atmiņām izlaužas arī cilvēcība. Milzīgas, nebeidzamas ilgas pēc mājām, pēc Latvijas, tas ir kā tāds sarkans paviediens viscaur, un tad tas prieks par katru saņemto vēstuli. Tas ir kā dzīvības paviediens ar dzimteni, ar tuviniekiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pat visnecilvēcīgākajos apstākļos cilvēki centās saglabāt savu identitāti, savas vērtības. Vēstules, jā,
Retās fotogrāfijas, dziesmas, lūkšanas, kopīgas svētku svinēšana, pat jau ļoti, ļoti pieticīga, tie bija veidi, kā turēties pie dzīves, pie cerības, un savstarpējais atbalsts deportēto kopienās. Dalīšanās ar pārtiku, palīdzība slimajiem, tas bieži vien bija izšķirošs faktors fiziskai un garīgai izdzīvošanai. Tā ir liecība cilvēka gara spēkam, patiešām. Un tad stāsts kļūst vēl sarežģītāks, jo avotos parādās informācija par notikumiem ap 1948. 1949. gadu. Izrādās, ka daudziem deportētajiem šī piespiedu nometināšana nebija pēdējais pārbaudījums. Cilvēki, kas jau bija izsūtīti, kas jau dzīvoja šajos skarbajos apstākļos, vai pat tie, kas kaut kādā veidā bija paspējuši atgriezties, tika arestēti atkārtoti. Jā, šis ir ļoti būtisks punkts. Tas parāda represiju sistēmas nežēlīgo loģiku. Pēc Otrā pasaules kara, īpaši augstā kara sākumā, režīms kļuva vēl aizdomīgāks. 1948. un 1949. gads iezīmējās ar jauniem arestu viļņiem un arī, protams, jaunu masveida deportāciju no Latvijas 1949. gadā. Un tie, kas jau bija izcietuši sākotnējo izsūtījumu, tie tika uzskatīti par īpaši neusticamiem, potenciāli bīstamiem. Viņi jau bija, tā teikt, iezīmēti. Tātad risks bija lielāks. Jā, daudzi tika arestēti otrais un nosūtīti uz gulagu nometnēm. Un šeit ir svarīgi nodalīt šī gulaga pieredze. Šķiet bija vēl kaut kas cits nekā tā sākotnējā dzīve izsūtījumā, tajā specnometinājumā. Tieši tā. Specnometinājums, krieviski specpaseleņē, nozīmēja piespiedu dzīvi noteiktā teritorijā ar ierobežotām tiesībām un uzraudzību. Savukārt gulag, galvenā nometņu pārvalde, tā bija piespiedu darba nometņu sistēma. Tur cilvēki nonāca pēc tiesas sprieduma, bieži vien par politiskiem noziegumiem. Režīms tur bija daudz stingrāks, darbs vēl smagāks un apsardze bija bruņota. Tā bija ieslodzījuma vieta klasiskā izpratnē, tikai ar, ekstrēmiem apstākļiem. Avotos tiek minēti pat konkrēti objekti, piemēram, būves numurs 501 un 503. Kas tie bija par objektiem? Tas bija daļas no viena no Staļina laika bēdīgi slavenākajiem projektiem – Salehārdas Igarskas dzelzceļa būves. Tālajos ziemeļos aizpolārai lokā. To sauc arī par Mironīgo trasi vai Staļina trasi. Projekts tika būvēts galvenokārt ar gulaka izslodzīto spēkiem. Ekstremālos klimatiskajos apstākļos ar minimālu tehnisko nodrošinājumu. Šausmas. Darba apstākļi bija šausmīgi, un mirstība izslodzīto vidū milzīga. Tas bija viens no spilgtākajiem piemēriem cilvēka eksploatācijai un iznīcināšanai caur darbu gulaga sistēmā. Un bieži vien šo otrreizējo arestu un notiesāšanas pamatā bija tas pats – Krimināla kodeksa 58. pants, vai ne? Jā, leģendārais 58. pants par kontrarevolucionāru darbību, jeb kā to bieži tulpoja pretpadomju darbību. Tas bija ārkārtīgi plaši interpretējams pants ar daudziem apakšpunktiem. Tas ļāva notiesāt praktiski jebkuru par jebko, par neuzmanīgu izteikumu, par nepareizo sociālo izcelsmi. Pietika ar aizdomām. Jā, par kontaktēšanos ar ārzemniekiem, par mēģinājumu bēgt vai pat tikai par aizdomām, par nelojalitāti. Sodi bija bārgi bieži vien 10 vai pat 25 gadi lēģeros. Tas bija universāls instruments režīma politisko pretinieku un vienkārši nevēlam cilvēku izolēšanai un iznīcināšanai. Tātad cilvēks, kurš jau bija izrauts no mājām, pārcietis lopu vagonu, dzīves Sibīlijas salā un badā, pēkšņi varēja tikt arestēts vēlreiz un nosūtīts uz šādu nāves nometni, būvēt dzelzceļu aiz polārā loka. Avotos ir jūtama šī sajūta, ka brīvība nekad neatgriezīsies, ka esi sodīts uz mūžu. Tāda sajūta bija ļoti pamatota. Pat ja kāds izdzīvoja un tika atbrīvots no gulaga nometnes pēc soda izciešanas, viņam bieži vien liedz atgriezties dzimtenē. Daudziem bija apliek uz dzīvi Sibīrijā vai citos attālos reģionos, vai arī viņiem bija noteikti dažādi ierobežojumi attiecībā uz dzīvesvietu darbu. Šīs otrreizējās represijas un to sekas skaidri parādīja, ka padomju sistēma savus upurus tik viegli vaļā nelaida, pat pēc Staļina nāves 1953. gada un Hruščova laika atkušņa. Rehabilitācija nebija vienkārša. Nē, tas process bija lēns, nepilnīgs un ļoti selektīvs. Daudz saskārās ar diskrimināciju un ierobežojumiem vēl gadu desmitiem ilgi. Un tas mūs loģiski noveda pie pēdējās daļas, pie atmiņas un mantojuma.
Pats fakts, ka mums šodien ir šie materiāli, Ilzes Knāģes grāmata, ko izdevis fonds ar tik zīmīgu nosaukumu Sibīrijas bērni, tas jau ir daļa no šī mantojuma, vai ne? Tā ir apzināta vēlme saglabāt šīs atmiņas. Absolūti. Šādas personiskās liecības memoāri, dienas grāmatas vēstules ir nenovērtējams vēstures avots. Tās ļauj mums saprast vēsturi daudz dziļāk un personiskāk, nekā to spēj oficiāli dokumenti, statistika vai pat, teiksim, vēsturnieka analīze. Katrs šāds stāsts, katra dienas grāmatas rindiņa parāda to cilvēcisko seju aiz sausajiem faktiem un skaitļiem. Mēs redzam konkrētu cilvēku bailes, sāpes, cerības, ikdienas sīkumus un tos lielos pārdzīvojumus. Un memoāros, protams, ir daudz pārdomu par piedzīvoto netaisnību, par zaudējumiem, zaudēto dzimteni, zaudētajiem tuviniekiem, zaudēto jaunību, par laika ritējumu tur svešumā un arī par tām grūtībām, ar kurām nācās saskarties pat pēc atgriešanās, ja tāda laime vispār pienāca. Tas nebija tā, ka cilvēks atgriezās un viss bija kā agrāk. Nē, nebūtu nē. Atgriešanās bieži vien bija saistīta ar jaunām grūtībām, ar veselības problēmām, ar grūtībām atrast darbu, mājokli, ar sabiedrības aizspriedumiem un varas iestāžu neusticību. Represijas sekas bija ļoti, ļoti ilgstošas un skāra ne tikai pašus deportētos, bet arī viņu ģimenes locekļus. Jau pieminēju tos garos vārdu sarakstus grāmatā. Tā publicēšana pat par sevi šķiet kā piemiņas akts. Katrs vārds ir liktenis. Un avotā ir minēts arī konkrēts notikums 1990. gadā Krasnojarskā, tātad Sibīrijā, tika atklāta piemiņas plāksne ar deportēto latviešu vārdiem. Tas notika laikā, kad beidzot par šīm lietām sāka runāt atklāti. Jā, tas bija ļoti simbolisks brīdis. Pēc gadu desmitiem ilgas noklusēšanas vai oficiālās vēstures falsifikācijas beidzot bija iespējams publiski godināt upurus un atzīt notikušo netaisnību. Latvijā deportācija atcer un piemiņas dienas ir ļoti svarīga daļa no kolektīvās identitātes un vēsturiskās atmiņas, un tieši šādi stāsti, šādas liecības, ko apkopo tādas organizācijas kā Sibīrijas bērni vai Memoriāls, tie palīdz nodot šo sāpīgo, bet ārkārtīgi svarīgo pieredzi nākamajām paudzēm, tām paudzēm, kurām par laimi nav nācies to piedzīvot pašām. Tad īsumā apkopojot to, ko šodien esam pārunājuši, ielūkojoties šajos skaudrajos pierakstos no Ilzes Knāģes grāmatas un citiem avotiem, mēs redzējām deportāciju nežēlīgo pēkšņumu un brutalitāti, šausminošos apstākļus ceļā un Sibīrijas izsūtījuma skarbumu, salu, badu, slimības, smago darbu, un tad vēl tās otrreizējās represijas un gulaga nometnes, un visam cauri šo represiju postošo, ilgstošo ietekmi uz cilvēku dzīvēm. Cīvstā. Mēs redzējām gan neiedomājamas fiziskās ciešanas, gan dziļi personiskus pārdzīvojumus, zaudējumu sāpes, pastāvīgās ilgas pēc mājām, bet vienlaikus mēs redzējām arī apbrīnojumu cilvēka garu spēku, spēju izdzīvot, spēju saglabāt cilvēcību, palīdzēt citiem un turēties pie cerības pat visnecilvēcīgākajos apstākļos. Šie stāsti ir spēcīga liecība par cilvēku spēju robežām, gan to, cik daudz var panest, gan to, cik svarīgi ir palikt cilvēkam. Jā, tas ir ļoti spēcīgi. Un varbūt noslēgumā viena doma pārdomām mūsu klausītājiem. Kad mēs šādi iedziļinamies individuālās traģēdijās, individuālās izdzīvošanas stāstos, kā tas maina mūsu skatījumu uz lielo 20. gadsimta vēsturi kopumā, kā tas palīdz saprast tās sekas, kuras mēs iespējams dažādos veidos jūtam vēl šodien, un ko mums katram nozīmē šī atcerēšanās, ko nozīmē nodot tālāk šīs zināšanas par cilvēka spēku un vājumu, par vēstures netaisnībām, un par to, cik patiesībā trausla var būt brīvība un pati cilvēcība.